Labdien, mīļie kolēģi! Nākamie kolēģi, es redzu dažas jaunas sejas, kas pie mums ir nākuši runāt par savu nākamo dzīvi un projektiem un diplomdarbiem. Es domāju, dienas beigas ir pavisam mums tuvu un jāparunā par kaut ko tādu maigi jauku ir. Un tā jaukā lieta varētu būt skaistums. Kā es pārslēdzu prezentācijas? Es nepajautāju. Podziņa ir šeit, ja? Šitā. Nē, šitā un šitā uz priekšu. Labi. Ērlis tiks izraidīts. Un vecums, jā. Nākamo bildi lūdzu. Šī ir kampaņa, kas komentārus neprasa, manuprāt, un lielākā daļa no jums ir redzējuši globālo kampaņu, zinu, par ko ir stāsts. Tātad šī ir Dove Pro-Age kampaņa, kas aicina pozitīvi domāt par novecošanos un tā vietā, lai kaut kādas negatīvas attieksmes veidot pozitīvu attieksmi pret vecumu. Un stāsts ir par stereotipiem, un Dove jau, kā jūs zinat, ir iepriekš veikuši kampaņu par skaistumu un diskusijas tajās un par vecumu, bet tas pro-age koncepts, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs nerunājam par līdzekļiem, kas ir anti-age, angliski ļoti labi, bet pro-age, ka mēs esam proaktīvi un mēs esam pozitīvi. Par to. Šīs bildes ir veidotas kopā ar ļoti slavenu fotogrāfu Anniju Leibovicu, kur, jūs ziniet, kā tas notika, ja viņas tika atlasītas ļoti lielā konkursā, vairāk 100 dalībnieču bija, ja, un šīs te ir uzvarētājs, un pati galvenā uzvarētāja Times Square uz liela plakāta ir, un tas bija tāds fons diskusijai par šai te kampaņai. Un paši produkti, jūs ziniet, ir kosmētikas līnija. Bet, kampaņa pēc kaut kāda nepilna gada, kad tā bija gājusi pasaulē, atnāca līdz Baltijas valstīm, un mums bija daudz pozitīvas lietas un bija arī daudz izaicinājumu, jo, kā mēs visi zinām, kas strādā šajā nozarē, adaptēt kampaņas ir samērā sarežģīti, ir tīpaši tad, ja klientam nav pietiekami finanšu resursu, ja ir ļoti ierobežoti tā telpa, kurā mēs varam varbūt kustēties, un tad tas, ko mēs izmantojam, bija tās lietas, ko mēs uzskatījām, ko kampaņa deva, un kas bija ļoti pozitīvs. Tātad šis bija pats pro-age koncepts, un kā jau es teicu, mums bija ārkārtīgi daudz izaicinājumu. Tas, ka pasaulē jau tas bija redzēts, otrs bija tas, ka eksistējušie stereotipi visās trijās Baltijas valstīs par sievietes skaistumu, par jaunību. Laikraksti jau kādus 10 gadus bija rakstījuši par to, cik sievietes bija bijuši visādas pārvērtības, mediji pilni par šo tēmu. Mēs īstenībā apzinājām arī redaktors, viņi teica, nē, tas mūs galīgi neinteresēs, mums ir vajadzīgs kaut kas svaigs un jauns. Lūk, tad mēs pieturējamies, kā jūs teicu, pie koncepta, pie pētījuma. Mēs domājam, ka mums arī vajadzīga kaut kāda viedokļu līderi, un tas, ko mēs domājam, kaut kuros cilvēkos varētu ieklausīties, tie ir antropologi. Izrādījās, ka Lietuvā koncepts antropoloģija pilnīgi jauns. Tādu cilvēku atrast arī patiesībā bija ļoti grūti. Mēs atradām varbūt citas nozares pārstāvis. Izaicinājums bija arī mēdīju dažādā attieksme gan Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Lietuvā situācija bija ļoti līdzīga kā mums ar krieviski rakstošajiem mēdījiem, ka pirmām kārtām tur šī tēma bija cilāta daudz vairāk, tur ir vairāk arī dzīves stilu mēdīju. Un attieksme ir tāda, ja klients ir ar kaut kādu konkrētu produktu, jūs maksājat, un tad mēs rakstam. Un par cik budžets bija mazs, tad pārsvarā viss tiek balstīts uz mēdīju attiecībām. Tātad šie bija kampaņas mērķi, veicināt diskusiju, lauzt stereotipus, celt sievietēm pašapziņu un mainīt arī mēdīju attieksmi. Un, protams, Davam bija viņa biznesa mērķi palielināt pārdošanu un ievest šo te viņu jauno produktu tirgū. Izaicinājums bija arī tas, ka pētījums citās valstīs, 9 pasaules valstīs, kurš tika veikts pirms tam, bija
sievietēm virs 50. Un klients pie mums nāca un teica tā, šis produkts būs Latvijā, Lietuvā, Igaunijā sievietēm pēc 40. Un mēs tad kā tad tā, vai tas sievietes šeit ir sliktākas vai vecākas vai kaut kas tāds. Un tad klients uzstādījums bija tāds, nu kā, Latvijā sievietes jau un arī laukos ir tīpaši, viņas nav lietojušas varbūt tur krēmus un tā ir tāda jauna lieta rietumu kultūrā, tas ir ļoti parasti, ja, kad cilvēks jau no dzimšanas izkāp no vannas un sasmērējās un tad līdz ar to Latvijā šis vecums tika nobīdīts uz 40 gadiem pašam produktam, bet pētījumā, ja mēs viņu veicam Latvijā, mēs nevaram viņus salīdzināt, teiksim, ja pēc atbildēm, lai gan, tā metodoloģiski mēs viņus, protams, varam sašķērēt tur pēc vecuma grupām, bet, tad mums bija kompromiss uz 45 gadiem pašā pētījumā. Lūk, tad par mērķa grupām, pirmām kārtām jau sievietes pašas, pēc 45, celt viņu pašapziņu, Otra bija, protams, sabiedrība kopumā, un ir tīpaši mēdīji, kuri varbūt tiražē visvairāk šos te stereotipus. Un par cik mums projekts balstījās uz mēdīju attiecībām, tad bija visi mēdīji iespējamie, gan nedēļas žurnāli, Ievas, Martas, dienas avīzes, sociālie tīkli. Es gribētu teikt, ka mēs šogad to kampaņu taisītu, mēs viņu taisītu daudz savādāku, jo sociālie tīkli, man liekas, ritīgi ir aizrulējuši. Mums ir Facebooks, mums ir Twitters pašlaik, ja pagājuši, kad mēs varējām runāt par draugiem, cāli un tādām lietām, bet šogad šo kampaņu, man liekas, arī ar maz budžetu varētu uztaisīt visam savādāk. Protams, televīzija, radio un reģionālie mēdīji, kam arī šī lieta visu ļoti, ļoti interesēja. Viena lieta, ko es te neminēju, mums bija arī tādas nozīmītas, mēs taisījām, es esmu skaista. Un mums tā likās ārprāts, vai tiešām sievietes tādas spraudīs klāt, bet mums veikalos tur, kur tika pārdota šī te līnija. Viņas izbeigušās jau ir. Jā. Mums ir gan Lietuvas variants, kur tika sadrukāts kļūdas pēc. Ir vakars, es pateikšu vienu podu, ko mēs izgāzām. Mums bija sadrukātas nozīmītas, es esmu skaists. Lietuvā, un tad mēs domājām pārdrukāt. Labi, bet rezultāti bija diezgan iespaidīgi. Bija atsevišķi produkti, kur... Tāpēc jau ābelīti parādījās. Bet īstenībā tas, kas bija iespaidīgs uz šo te kampaņas laiku, bija ļoti labi biznesa rezultāti. Tur bija losjoni, kuru 85% pārsniedz iepriekšējā gada rezultātus. Tur ir arī šampūni, kas tur tika pārdoti vairāk, un īstenībā klients bija ļoti, ļoti laimīgs par šādu te kampaņas iznākumu. Tas man viss. Ja gribat kampaņas datus, tad kaut ko esmu sarakstījis. Labi. Es to vienu atradīšu. Aināram noteikti. Pirmais modelis ir pieteicies. Questions, please? There was advertising support. Yeah, there was advertising campaign in the back. So can you measure which one is which, the results? I'm not the god, so if I was the god, I don't think it's possible to measure because our campaign just gave the background for the advertising campaign as well. Has Unilever thought of extending the concept to men? I wish they were. Not to my knowledge, unfortunately. Men think they will never die.